Instagramā redzēju, te tās mammas, viņiem bērni tā spēlējās un draudzējās. Manējie bērni nekad tā nedara. Kāpēc manējais ir tāds kautrīgs un nedzīvojas un nedraudzējās kā šitai mammai tie bērni? Kā mums iepriekš gājis, tad, kad bērns satiekās ar citiem bērniem? Nu īsti nekā. Mums jau nav rados nekādu bērnu. Un uz dārziņu viņš arī neiet, un laukumiņā arī nav bērnu. Nav jau viņš tā nemazām saticies. Tad viens ieteikums, ko varētu darīt, rūpēties par to, lai bērnam ir socializācijas iespējas, lai viņš satiekās ar citiem bērniem vai arī ar pieaugušajiem. Tas arī bērnam palīdzēs justies drošāk, un viņam būs prasmes, kā komunicēt ar citiem bērniem. Un ko vēl varētu darīt? Kad piedzīvot situāciju, ka bērns neatveras, ir svarīgi uz to reaģēt neitrāli, nebūtu jārēģē ar tādām lielām, piemēram, bažām, bailēm un, piemēram, arī ar tādu lielāku pāraprupu, kas manā maziņš, viss jau kārtība, tajā mammīte ir, jo tas bērnam var iedot tādas lielākas bailes un nedrošību, bet pretēji būtu jārēģē neitrāli. Jā, bērnu var mudināt, ka viņš var doties, bet ar to, ka sākumā mēs akceptējam bērnu emocijas, kad mēs sakam, ka, jā, es redzu, ka tu vēl neesi gatavs, tu droši vari te padzīvoties, paskatīties, papētīt. Tad vecāks var doties pie šiem bērniem un parunāt ar viņiem, tādējādi parādot arī bērnam, ka tā ir droši laba vide, viss ir forši, un bērns ātrāk iejutīsies. Nu jā, mēs tā varam pamēģināt, paskatīsimies. Ja vēl rodas kādi jautājumi, tad droši var atrast mani Instagramā un uzrakstīt.